Tieši pirms 5 gadiem, uzreiz pēc tā, kad es tiku ievēlēts par Eiropas parlamenta deputātu un burtiski dažas dienas pirms pirmas plenārsēdes, Latvijā pret mani tika izvirzītas apsūdzības. Apsūdzības par to, ka es nelikumīgi glabāju fotoalbumu ar kaut kādu ielemētu video kameru. Bija imunitātes atcelšana, bija tiesas 2 instances, mēdīja rakstīja par to, cik viss ir briesmīgi bijis tajā laikā, kad es strādāju Rīgas domu. Un pēc tam bija attaisnojuši tiesas spriedums. Un tagad tieši pēc 5 gadiem Tieslietu ministrija Latvijas valsts vārda man atvainojas. Un šīs atvainošanas ir nopublicēts oficiālajā izdevuma Latvijas vēstnesis. Atvainošanas, protams, ir laba lieta, bet diez vai tas var pilnvērtīgi kompensēt 5 gadus pēc savas būtības politiskas vajāšanas no valsts puses. Bet es gribu pateikt paldies. Paldies visiem draugiem, tuviem cilvēkiem, kolēģiem, atbalstītājiem, vēlētājiem. Paldies par to, ka jūs neticat